Labdien! Šodien uz sarunu esam aicinājuši keramikas restaurātori Daigu Aži. Un, kā jau esam iesākuši, tad sāksim ar to pašu sākumu. Kāpēc jūs izdomājāt pievērsties restaurācijai? Vai bija kāds īpašs notikums? Tas vienkārši dzīvē tā izveidojās, jo tad, kad es beidzu akadēmiju, vēl nebija īsti beigusi, tad Brīvdabas muzejā sāka pievērsties restaurācijai vairāk un bija iedots papildus štata vietas, un mani uzaicināja palikt par keramikas restaurātoru Brīvdabas muzejā. Bet tad Mākslas akadēmijā jūs esat pabeigusi kuru nodaļu? Es esmu pabeigusi kā lietišu dekoratīvās mākslas nodaļu. Keramiķus. Kā es keramiķi esmu jau no Lietišķās mākslas vidusskolas, kur es arī pabeidzu keramikas nodaļu. Un kā jūs nonācāt līdz tam, ka jūs izvēlējāties keramikas specialitāti? Tas bija ļoti kaut kur likumsakarīgi, jo man ļoti patika veidot. Man patika forma un patika veidot. Un jau pamatskolas laikā mani veda uz Līgatni pie tantes, un es tur Līgatnes upītē zvejoju, teiksim, iegūju glūdu, mālus, un taisīju visādus pīlītes un tam līdzīgi, un arī centos viņas izdedzināt krāsnī. Parastajā krāsnī, un tas nemaz nebija tik bezcerīgs pasākums, jo viņi salika apakšā un virsū kurināja, un saplīsa, un visādi notikumi bija, bet pats sākums ir mans tēvs, kurš ļoti skaisti veidoja mums maziem bērniem. Ja mums bija kādi kreņķi un kāds nepatikšanas, viņš centās izklaidēt un no plastelīna veidoja visādas figūriņas. Un patiesībā šī interese man nāk no mana tēva. Viņš gan griez kokā, rakstīja dzeju un daudz ko. Bet jūs tajā laikā vēl nevarēja Latvijā izmācīties par restaurātoru? Nē, tajā laikā par restaurātoru nevarēja izmācīties. Un man bija arī sapnis par arhitektūru, un joprojām man patīk arhitektūra, bet es jau tad izdomāju, ka šī profesija nebūs priekš manis, jo tā saistīta ar visādu saskaņošanu, institūcijām, ne tikai ar to radošo darbu vien. Un es iedevu dokumentus vienlaicīgi uz arhitektiem un uz Mākslas akadēmijā uz keramiķiem. Bet par cik eksāmeni bija keramiķos priekšu, tad tas otrs variants tā arī palika nerealizēts. Un tad to restaurāciju tad jūs sākāt vairāk mācīties, tad, kad jūs sākāt strādāt Brīvdabas muzejā? Jā, tieši tā. Tad tas viss saistījās ar Maskavas to Zinātniskās pētniecības restaurācijas institūtu. Pirmā stažēšanās bija, kad no šī institūta atbrauca skolotāja, kur bija uzaicinājusi Rundāle, un mēs abas ar banķieri Maiju bijām tie mācekļi studenti, kā to varētu teikt. Un cik ilgi šādas apmācības notika? Tādas apmācības notika apmēram līdz 78. vēl 87. 86. gadā, bet tās bija tādas izbraukuma mācības, jo Maskavas, kā jūs ziniet, Maskavas speciālisti ļoti gribēja tikt vasarā ārā no Maskavas. Un tad viņi rīkoja dažādās vietās šīs stazēšanās, un tas saistās ar tādu diezgan jauku pieredzi, jo tur satikās no visas savienības cilvēki, un mēs dzīvojam arī tādās interesantās vietās, kur bija iespējas tikt pie keramikas, ko restaurēt. Un viena no tādām vietām bija Olvija, tas ir centrs, kur bija grieķu keramika,
Un tur bija tieši izrakumi, un tur bija tādas barakas, kurā mēs gan dzīvojām, gan strādājām. Nu, visa eksotika un viss notika brīvā dabā. Bet arī tā jau kaut kāda darbība. Vispār, kas tajā keramikas restaurācijā ir tas galvenās problēmas, galvenie uzdevumi? Ko tur vispār var izdarīt? Viņi nobērž, notīra, noskrubina. Jā, no viņa tā īpaši šausmīgi nebērž. Tur nobērst kaut ko pavisam nost. Bet ar arheoloģisko keramiku ir tā, ka viņi nostāvējas zemē un viņai ir izveidojies kaut kāds skābju sārmu līdzsvars konstanti tai zemē un cenšas to neizjaukt. Tā kā viņu kaut kā drausmīgi mērcēt un attīrīt nemaz nav vēlams. Vairāk mehāniski, un viņi arī tie organiskie savienojumi ir aizgājuši bojā, teiksim, tajā zemē. Tā keramika, tas priekšmets, viņš jau ir tā kā irstošs, tā kā viņi izņem no tās zemes. Tur lielākoties bija veseli priekšmeti. Nebija tie jau bija muzejos, mums bija lauskas vai kaut kādu lausku čupiņai vai kaut kas tāds, no kuriem tad mēs centāmies tur tik galā atrestaurēt. Mums bija lekcijas par ķīmiju, par iespējām, ko var darīt, un ļoti daudz bija arī tādi, praktisks darbs, kā mēs redzam formu, kā mēs mēģinām atdarināt to toni un to virsmu. Bet kā tas sanāk? Jūs saņemat, piemēram, tādu kasti ar lauskām. No kura punkta jūs sākat, lai sāktu vispār saprast, kā viņas liekas kopā? Tur jau bija daudz maz sašķirotas, bet princips ir tāds, ka meklē pēc faktūras, pēc biezuma, pēc ārējām pazīmēm un atlasa tos fragmentiņus, vai tas ir no viena priekšmeta vai nav. Jo divi identiski priekšmeti tajā kastītē nav pilnīgi vienādi. Ja? Tur ir atšķirības biezumā un kaut kādā formā, un apdarē un trauku formā. Tātad Brīvdabas muzejs. Brīvdabas muzejs. Izstāsts tagad Brīvdabas muzejā tajā laikā, kad tu iesāci tur strādāt, tas ir 1975. gads, es saprotu, ja? Ar restaurācijā. Kas tev sagaida tajā muzejā? Kas tur ir? Direktori, vadītāji, Direktori nodaļas vadītāji? Ausma Ņesķerova un nodaļas vadītājs jau bija Kārlis Apinis. Viņš bija pēc profesijas cīmiķis. Un sagaidīja vēl arī Šimanskis, kurš bija jau atvilināts uz mūsu muzeju, un sagaidīja neapdzīvotas telpas. Ko tad jūs darītu tādās tukšās telpās? Es sāku ar to, kad kopā ar Pāvelu mēs tīrījām ķieģeļu sienas. Mums bija 2 sienas sarkanā ķieģelī no apmetuma. No Javas, un tīrījām mēs drakoniskā veidā, ko tagad nekāda neatzīst ar sālskābi. Vai dieviņās, bet toreiz tas skaitījās ļoti normāli un nekāda problēma it kā nebija. Tad patiesībā man tā dzīve sākās ar vienu čupiņu salauztu mēbeļu, kuras mēs sastutējām. Vecs krievlāja galdi, skapis, kuram durvis nevērās, neciet nekā, tā arī sākām. Bet tad jūs ienācāt pilnīgi tukšās telpās, jums nebija nekādi aprīkojumi? Nebija absolūti nekā, kā es jums stāstu. Ko tad jūs darījāt? Kā jūs tikāt pie tā visa? Kaut kā pamazām muzejs kaut ko no kaut kurienes pārcēla, atdeva. Bet pieņemsim, es tagad ieju telpā, man ir šeit galds un viss. Ko man vajadzētu, lai es varētu ar to keramiku strādāt? Pirmkārt, vajadzētu kaut kādā veidā iepazīties. Kāds iekārts vai kas man ir vajadzīgs? Birste? Ūdens, jā, kaut kādi trauki, kur var kaut ko tīrīt, kaut kādus.
Praktiski sākumā nebija nekā Bet kas no bija tā tad- visa, kas tad tagad bija ir. Kaut kas, ko tu atnesi šurp uz to darbnīcu. Uz to darbnīcu es personīgi neatnesu sevi un savas zināšanas, vairāk neko. Bet es biju keramiķis, man bija iestrādes par formu veidošanu, par tādām krāsu sajūtām. Un pēc tās pirmās stažēšanās es arī sāku prasīt un vākt materiālus, ar ko strādāt, ar ko tīrīt, ar ko, teiksim, tonēt vai kaut ko darīt. Un tad tā tehnoloģija bija savādāk nekā tagad. Tad strādāja ar temperas krāsām, ar akvareli un lakām. Un tas viss bija strādāts Maskavā vai Ļeņingradā. Un tā kā to kādreiz teica. Līdz tam, kad tu nonāci līdz tonēšanai, līdz tām krāsām, kas notiek ar to priekšmetu? Mums Brīvdabas muzejā ir tāda pilnīgi cita specifika, jo tajā laikā bija arī ļoti atbalstītas ekspedīcijas uz kaut kādā, par Latviju, un tika vākti priekšmeti. Un priekšmeti tika vākti, pat zinot, kad ir restaurators, vairs ne tādi jau pilnīgi paņemami un ieliekami fondos jau muzejā, bet tika vākti priekšmeti, kas bija jau salīdzinoši sliktā stāvoklī. Bija netīri kaut kur pažobelēs, un mēs paši arī braucām. Te var redzēt apmēram, kā tas izskatījās. Un tad jūs paši arī atlasījāt tos priekšmetus? Tos priekšmetus vāca gan fondu nodaļa, gan arī mēs paši, arī es braucu ekspedīcijās. Un tā apmēram bija tā iepazīšanās un tādas sarunas ar cilvēkiem. Un tad nākošais solis jau bija tāds, kad daudz maz iepazinās, vai mēs drīkstam uzkāpt uz bēniņiem. Vai kaut kur, teiksim, palīgi telpās. Jo cilvēki jau uzskatīja, ka ja viņi ir izmesti un viņi ir šādā stāvoklī, ka tā nav piedāvājama muzejā. Bet cik tad bieži notika šādas ekspedīcijas? Viņas notiek galvenokārt vasarā, pēc iespējas, kā komandējumiem naudiņa deva. Bet principā tās naudiņas jau bija ļoti niecīgas, un tas vairāk bija uz entuziasmu pamata. Pirms tam bija kaut kādi iestrādi, zinājām, kur kas apmēram, kuros rajonos ir keramiķi strādājuši. Un tad arī braucām, un ciema padomē pirmā vizīte bija, un taujājām, kur kāds cilvēks vēl ir, teiksim, tādos gados, kas kaut ko var pastāstīt, kas kur tuvumā ir dzīvojis. Un tā arī tas tika vākts. Vai ir kāds tāds interesantākais stāsts no šīm ekspedīcijām, kāda pieredze, kas palikusi atmiņā? Interesantākais stāsts, ka es braucu ar Elgu Kēzi, mums no krājuma nodaļas, un mēs braucām uz Kurzemi, kur tagad ķieģeļu fabrika, un bija arī podniecība bijusi, kur taisīja podus. Un bija šāds gadījums. Viņa pasaka labdien, un uzreiz dodās pie skapa augšas, vai es drīkstu nocelt. Vienmēr sakot, bija tāda jau intuīcija, ka gandrīz ap stūri juta, kur kaut kas ir. Bija ļoti bēdīgs stāsts, jo mums bija jānoklausās cilvēku dzīves ceļš, kā viņš palicis viens. Tas bija diezgan smagi. Un tad jūs visus tos traukus jūs atvedāt atpakaļ uz muzeju? Mēs atvedām uz muzeju, un tad viņi tika atsevišķā telpā nolikti, jo viņu bija tik daudz, ka viņus apstrādāt tūlīt nevarēja. Un es arī, teiksim, tādu kaut kādu vienkāršu nomazgāšanu momentā neatzinu, tāpēc, kad tad nevar redzēt, kas tur ir bijis. Jo
Nu jā, tas ir tāds ļoti, ļoti spilgti redzams. Dats paņēma to podu, kāda viņa izskatījās un kāda viņa patiesībā bija. Nu, ļoti jau patīk kaut kāda patīna vai kaut kas tāds, bet iepriekšmet bija ar sāļiem, ar taukiem, ar tādu jau kultūru, barotni, un viņš tādas nevarēja atstāt. Bet tad tur ir netīrumi, tur ir arī tie sāļi? Tur ir sāļi, tur ir tauki pārveidojušies, skatoties uz to, cik vecs tas priekšmets. Jo tādiem, kas ilgi ir bijuši izmesti, viņi sāļi jau ir tauki jau ir pārveidojušies. Viņi nav vairs tā kā mēs tagad taukājam pannu, jā, tur vienkārši varam siltā ūdeni izkarsēt un nomazgāt. Jā, tā tas vairs nebija. Un kā tu tika no viņiem vaļā? Nu, tika tā, pamazām tā pieredze tika uzkrāta, un gala rezultātā es nonācu līdz tādam variantam, kad viņi tika karstēti līdz vārīšanās temperatūrai, ieliekot augstā ūdenī, un spieda viņas vienkārši ārā. Un tad atdzesēja, un tad nomazgāja, un šo procesu daudz reizes atkārtoja. Pielietojot mazliet ķīmiju, lai, teiksim, sāļu šķīdinātu. Tad jau jūs arī izmēģinājāt dažādas metodes, ko jūs tajā stažēšanās laikā varbūt nemaz neiemācījāt. Jā, jo tajā laikā vispār tika uzskatīts, ka tāda etnogrāfiskā keramika un vēl piedevām tādā kaut kādā Brīvdabas muzejā kaut kur, jā, vispār nav nekādas vērtības. Vērtības ir pilnīgi citas, kaut kā tā stila arhitektūra, vēl arheoloģija vēl, jā, bet tieši ar tādiem etnogrāfiskiem priekšmetiem, kad es arī braucu stažēties vai kaut kur, jau pēc tam mēs braucām jau arī uz ārzemēm, tad parasti tā kā negribēja pieskarties tam jautājumam. Bet tev bija ne tikai mālu, respektīvi keramika, bet arī cita materiāla trauki. Man bija stikls. Kaut kāds fajans. Stikls un fajans, jā, un porcelāns. Jā, stikls arī, bet ļoti maz. Un tas vairāk aprobežojās ar tīrīšanu. Ko tu vēl būtu varējis viņam darīt? Stiklu var arī līmēt. Bet jums nebija tāda opcija? Mums nebija tāda opcija, tāpēc, ka mums nebija tādas līmes, ko varētu. Tagad jau laikam līmē diezgan braši. Tagad līmē diezgan braši, tagad ir līmes, kas ir sacietē gaismā un paliek neatgriezenisks. Toreiz tādas iespējas nebija. Un teiksim, epoksīda sveķi, jā, tas tā diezgan brutāli, jā. Bet mums arī nebija daudz stikla priekšmeti. Un kā ar porcelānu? Porcelāns ir, bet viņš vairāk arī tika tādā labā stāvoklī. Tā kā iepirka kaut ko fondos, kad piedāvāja. Porcelāna daudz vienkāršāk nekā fajans, jo viņš ir cieta tā drumstala un viņa neiesūta sevī iekšā. Tikai tur ir otra problēma, ka tur ir balta glazūra un visas lakas ar laiku nodzeltē. Vismaz tajā laikā tā bija. Un tad mēs, teiksim, tā tonēšana notika jau pakāpi gaišāku un uz tādu zilāku toni, ja, rēķinoties, ka viņš ieņems citu toni. Bet cik bija ļoti daudz priekšmetu savākti, tad sākumā arī tas galvenais uzdevums bija tik galā, lai viņus notīrītu, lai viņus atsāļotu, un tādas kaut kādas skaistāki darbiņi tika atlikti uz laiku. Kaut gan laika pa laikam es tomēr arī tā kā izlauzos no šitā burtā loka, jo man gribējās izstādēs piedalīties. Un tad es pat gāju un lūdzu uz citu muzeju, lai man iedod kādu priekšmetu restaurēt, kur es varēju parādīt vairāk to savu varēšanu formā un tonējumā. Ar kādiem muzejiem tad jūs sadarbojāties? Aizrobežu mākslas muzeja, ar Lietišķās mākslas muzeju. Un kādi tad tur bija tie priekšmeti? Piemēram, no Aizrobežu mākslas muzeja bija ikona.
17. gadsimta ikona. Kāda materiāla? Māla, virsmas tā apstrāde. Man tie darbiņi arī bija interesanti un patīkami. Un tas jau man bija tāds darbiņš ārpus man darba patiesībā. Un arī nekāda līguma un nekādas samaksas tajā laikā nebija. Tā bija vienkārši savstarpēja vienošanās, ka man ir interese kaut ko darīt. Un viņi bija interesēti, ka viņiem kaut ko izdara. Jūs teicāt, ka jūs vēlējāties piedalīties izstādēs. Kādās tad izstādēs jūs piedalījāties? Izstādes jau tajā laikā bija arī Vissavienības izstādes. Tomēr, kas tāda ir restaurātoru darbu vai? Jā, tās bija tādas tā kā varētu teikt semināri vairāk ar referātiem, bet tāda īsti izstāžu darbība jau sākās, protams, ar. Bet tās izstādes bija, vārds sakot, tur piedalījies ar restaurētiem darbiem. Tās skaitījās tā kā Baltijas valstu. Tur bija jāstāsta par tiem veiktajiem procesiem? Jā, es biju arī tā kā konferencē Maskavā. Un viņiem bija ļoti interesanti, jo viņi nebija ar šāda veida keramiku strādājuši. Un viņiem bija tādas pārsteigumi par enzīmiem un kaut kādām tādām lietām un par virsmas tādām citādām, jo viņiem tas nebija vajadzīgs. Tātad Brīvdabas muzejs joprojām. Jā. Gribētu varbūt pastāstīt, tomēr tur bija diezgan spēcīga, man šķiet, restaurācijas nodaļa tajā laikā, tas 70. gados, vēl 80. un kādiem, tur bija tās nostādnes, kā jūs tā dzīvojat, un kas bija tie speciālisti, kas tur vēl strādāja bez tevis? Bez manis strādāja metāla restaurātori, Kalējs strādāja. Vārds? Kāds? Vārds. Kā viņu sauc? Kalējs Millers. Millers. Jā. Un viņš bija īsts Kalējs, un Millera mazdēls ir tagad restaurātors Bērziņš. Tā kā tur tā Kalēja dzimta pāriet paaudzēs. Galdnieka restaurātori, protams. Un vēl tāda koka polihromija vēl tad nebija, bet tika restaurētas bufetes. Mēbeles tātad, jā? Mēbeles tika restaurētas, protams, sadzīves priekšmeti, visādas siekļu lādes. Tajā laikā tur strādāja tāds virsnieks, kas prata ļoti daudzus darbus, bet viņš jau bija diezgan cienījumā vecumā, un viņš piedzīvoja insultus, un tad pamazām atnāca atkal atpakaļ. Bet tad jau parādījās arī citi. Lielākoties no sākuma bija tādi miera laika cilvēki, kas jau bija cienījumos gados un kas pieprata vienkārši galdnieku to arodu. Un ar tām māju lietām, teiksim, objekts māja, kā muzeja priekšmets, tur jau bija, man šķiet, arī diezgan tādi iespaidīgi veidojumi paredzēti to etnogrāfisko vai tautas celtniecības objektu kaut kādai konservācijai. Mums bija tā konservēšanas vanna, to, kas bija vanna, kurināma ar māku, visa tā pirmās tās celtnes, tās šķūņa garumā. Un tas šķūns bija cik garš? Viņš bija ļoti garš, baigi garumā apmēram, un bišķi vairāk vēl. Vairāk metri katrā ziņā, jā? Un tur bija iekšā? Vanna bija virspusē, un tur lika tos baļķus un kurināja. Un tad, kad jau tā sadarbība bija ar Maskavu, tika pirktas jau diezgan nežēlīgas cīmijas, un patiesībā tas viss dziestot kondensējās, un mēs tikām tieši gan pamatīgi indēti ar visu to. Bet mērķis tam bija kāds? Mērķis bija pret
nostiprināšanu un pret uguns nelaimēm. Arī Viņi kaut kā piesūcināja. Jā, viņi piesūcināja to baļķi piesūcināja, un tad viņi tikai, tās celtnes, protams, kas bija jau uzstādītas, tās jau neārdīja nost. Tās mēģināja kaut kā no ārpuses apstrādāt, un cik tas bija ļoti labi dabai, to pēdiņās to varēja redzēt ap to māju. Tur nekas neauga, no jumta tecēja ūdens ar ķīmiju, bet tā lēnām un pamazām mēs no tās ļoti lielās cīnijas atteicāmies. Un ko tad darīja vietā? Vietā šādus antiseptikus, tādus nekaitīgākus. Tomēr kaut kādā veidā? Kaut kādā veidā tomēr apstrādāja. Tajās vannās, ja tās vannas aizmirs? Tās vannas principā lielākoties tika aizmirstas, jo bija vietas, kur varēja jau atdot tos baļķus konservēt. Kur atdot? Citā iestāde. Teiksim, telefonu stābus, kas tika impregnēti un tādi. Vārdu sakot, tos baļķus deva kaut kur projām, kur tomēr notika tā viņa impregnēšana. Jā. Interesanti. Šodien jau nekas tam līdzīgs vairs nenotiek. Šodien nekas tam līdzīgs nenotiek. Šodien vispār tāda māju uzstādīšana ir apstājusies sakarā ar līdzekļu trūkumu, un patreiz viss, kas notiek, ir tikai projekti. Ja nav projekta, nekas nenotiek. Jā, bet tās mājas jau tie baļķi jau stāv sakraut čupās. Jā, viņi stāv čupās, un viņas tagad vēl manā laikā revidēja, pārskatīja, kas tur ir saglabājies, kas tur nav saglabājies. Kas sliktā stāvoklī tur stāv. Jā. Bet tad tie soļi tad sākumā impregnēt tos baļķus, tad uzbūvēt to ēku. Jā. Un kā tad notiek tā ekspozīcijas iekārtošana? Ekspozīcijas tad fondos pārvedot tās ēkas jau tika vākti materiāli, tika vākti arī kaut kādi priekšmeti no tās mājas, ar kaut kādu fotofiksāciju, kas tur ir, un tad arī tika tā māja apdzīvota, respektīvi apmēbelēta vai tam līdzīgi. Šitās tie podi arī ir iegājuši kādā mājā? Jāsaka godīgi tā, kad tādi labā stāvoklī, jā, bet kas ir tādi jau tādā ļoti sliktā stāvoklī, limēt vai kā, viņi principā atradās fondos, bet tika izgatavots arī kopijas. Kurš tās kopijas gatavoja? Kopijas arī es. Cik es esmu keramiķi. Man nesagādā grūtības, tikai tā, kad es gāju uz muzeju strādāt, tad man tika solīts, ka atļaus uzbūvēt cepli, un ka to varēs tā pilnvērtīgāk nodarboties. Bet patiesībā izveidojās tā, ka man bija jāiet par lūdzēju kaut kur ir ceplis. Cepli tā arī neuzbūvēja? Cepli tā arī neuzbūvēja. Bija tās mazās krāsniņas, kurās, teiksim, dedzināja mālu ar tādu tehnoloģiju, kur ir dedzināts māls plus kaut kāda līmējoša viela, ar ko es taisīju tāds sīks papildinājums, kur bija iespējams radīt tādu iespaidu, ka tas ir oriģināls, kaut gan keramikā nevar neko noslēpt, jo viss, ko dara, ir pilnīgi cits materiāls, principā. Vienīgā lieta, ko bija tāda siets, šāda te veida, tas bija mūsu paša Vidzemes podnieka, tāda kāstuve. Viņa bija tādā stāvoklī pie mums jau atvest ar to podnieku cepli reizē. No kurienes tas ir? No kāda etnogrāfijas? Vidzemes podnieka ceplis, jā, Ožuliņš. Un tad pienāca laiks, kad mums bija laika un arī gribējās kaut ko tādu darīt. Un tad tur es izmantoju
pavisam citādu to tehnoloģiju, jo tur bija saglabājusies tajā vidzemes ceplī šīs osiņas forma. Un es atklēju tajā formā, izdedzināju, un tad jau pieveidoju to osiņu māla. Jo viņas bija tehniski formā taisīts, tas nebija roku darbs tādā nozīmē. Bet osiņi pielipina atsevišķi? Jā, viņi pielīmēta atsevišķi, un tad viņa ir drusciņ pietonēta. To procesu, tā ir tā formiņa. Protams, viņai šeit saglabājusies tā pielikšanas daļa. Tas viss bija jāpieprecizē, lai viņi var precīzi pielīmēt. Tur, kā saka, pilna tā nebija, bet tur tādā veidā viņu izdevās, teiksim, tā formā atlietu un izdedzināt. Kāpēc šodien tādus netājas? Jā, tas ir man tāds mīļš priekšmets, jo viņš tiešām ir ļoti skaists, kā Dats saka. Un tas man arī izdevās, un liekas, ka man arī kaut kādā izstādē šitais darbiņš. Bet tas ir arī glazēts, ja? Viņš ir, jā, viņš ir glazēts, man no iekšpuses. Kādā veidā to glazūru dabū virsū? Tagad jau to glazūru ar augstām emaļām taisa. Bet šajā laikā, piemēram? Tas ir jau diezgan jaunāks laiks. Tas nav tāds ļoti, ļoti vecs laiks. Ja jums stāstīja, ka vienkārši viņas notīrīja un atstāja, viņi gaidīja savu kārtu, ka viņiem pieķersies. Bet šeit ir arī plīsums. Jā, tur ir arī plīsums. Viņš, man liekas, ka nebija līmējams, ka tās bija vienkārši plaisas. Viņas salīmēja, piepildīja kaut kādu papildinātāju un pietonēja. Pavisam vienkārši. Vēl varbūt bija kādi tādi izaicinoši priekšmeti? Tādi, teiksim, tādi izaicinoši priekšmeti man laikam šeit nebūs. Šitas ir jau arheoloģija, kur ir Kurzemes bļoda ar daudziem trūkumiem. Tur daudz kas trūka. Un viņa tika tā kopējā formā atveidota. Un tādas līnijas, kas skaidri bija zināmas, bet tās, kas nebija zināmas, tās arī palika neaizpildītas. Viņš tika piepildīts tajā kopīgā tonītī, viņš gaiši zeltens, viņš bija anglopēts. Pārklāts ar baltu mālu. Jūs viņu sākumā salīmējat? Jā. Es viņu sākumā atlīmēju, jo viņš bija, kā saka, slikti salīmēts un atlīmēju. Jā, notīrīja tās vecās līmes paliekas, jo tad tās līmes bija jau nodzeltējušas, pat brūnas jau palikušas. Kā tā atlīmēšana notiek? Atlīmēšana notiek liekot kompresas. Pirmkārt jau mēģina noteikt, kas tā pa līme bija. Tajā laikā viņas bija atgriezeniskas, lielākoties ar acetonu vai spirta kompresēm. Un pats pirmais ir vienkārši karstā ūdenī, kas atnāk vaļā. Un tad jau var viņas brīdi tīrīt, daļai mekāniski, daļai kaut kā savādāk. Izskatās, ka jums tā diezgan daudz tie dažādi darbi, bet vai jūs strādājat viena, vai jums bija arī kāds kolēģis? Vienu brīdi bija kolēģis, bet tā situācija samainījās, un viņa aizgāja strādāt uz to polikromo koku. Tad jūs principā viena? Principā lielāko daļu viena. Man patika, jūs tā jautājat par izaicinājumiem, kaut gan priekš manis tas nekāds izaicinājums nebija. Piemēram, metāla krūka, kurai trūka augšējā daļa. Bet pat cik tā bija, viņai bija iespējams atrast analoģiju, tad es uztaisīju projektiņu, kādam viņai ir jābūt tai augšai. Tas ir pieveidots, un šeit jau ir. Un tā ir metāla, ja? Nē, tā ir akmens masa.
Ko nozīmē akmens masa? Tā ir speciāli sastādīta masa. Nu, kāda? Ko nozīmē speciāli? Kas ir tajā masā? Tajā masā ir, protams, keramiski tie komponenti, kas ir jādedzina, bet viņa nebija tā, kad izdroka no zemes un ar to var strādāt. Tas tāpat kā porcelāns nav. Man jautājums ir, tajās mājās ne tikai podi un krūkas māja, bija arī ar krāsnīm, podiņu krāsnes. Tā arī attiecās uz jums, to jūs arī? Jā, tā arī attiecās uz mani, bet tieši tajā laikā tāda podiņu restaurācija mūsu muzejā nebija nepieciešama. Bija tā saucamie dobtie krāsnes podiņi, kuri mūrētā krāsnī tika krāsnes podiņš šādā te veidā. Tas ir, Turēdzes muzejs vai kāds cits tas bija, kas gribēja, lai viņiem uztaisa kopiju. Visai krāsnī? Nē, tam pašam priekšmetam, kā viņš veidojās, teiksim, un tad es arī to izpētīju, kā viņš veidojās, kā veidojās tā maliņa, jo tā maliņa nebija vienkārša, viņa bija atliekta maliņa, virpojot. Bet viņš pa priekš ir virpots, jā? Viņš pa priekš ir virpots, un pēc tam viņš tiek saplacināts šādā te veidā. Jā, un tāds viņš ir dzīvē. Tas ir neglazēts, bija arī glazēti, un mūsu Kurzemē, piemēram, bija pilnīgi mehāniski mūsu laikos taisīti tie podiņi, kas absolūti tam etnogrāfiskam variantam neatbild. Etnogrāfija jau ir viss. Ne jau tikai tas, kas ir ar rokām. Jā, ja tas tiek mehāniski štancēts kaut kur jau mūsu laikos, to tā kā bišķiņ vairs tādā vērtē nevar turēt, ka tas nebija roka darbs vairāk. Un tad vēl kaut kas bija, ko jūs bez krāsnīm un traukiem restaurējāt? Principā jau tie bija trauki. Tie bija podi, bļodas, krūzes, servīzes. Viss, kas tiek izgatavots podnieku darbnīcās. Teiksim, no Latgales jau tika iepirkti jauni, jo tur tā pārmantotība nepārtrūka, bet, teiksim, Kurzemē jau tā pārmantotība vairs nebija, un atrast kaut kādu Kurzemes krūzi jau bija ļoti liels prieks un retums. Kur ir tie senākie podi vai krūkas? Datētie, kuru gadsimti? Kaut kāds tāda etnogrāfiska 18. gadsimts. Bet vispār? Vispār jau, ja vēl uz arheoloģiju, tad jau mēs aizējam jau stipri dziļi un tāli. Jā. Katros arheoloģiskajos izrakumos tur ir maisījumi tava keramikas lausku. Bet ar tām arī kaut kas tiek darīts? Restaurātori tiek darīts, jā, Vēstures muzejā tiek strādāts ar to. Tur tagad strādā brīnišķīgs cilvēks Baiba Dumpe, kura nodarbojas arī ar cepļu, to amata popularizēšanu. Viņa taisa arī viņiem kopijas. Un viņi ir izmācījusies par vēsturnieku un brīnišķīgi prot rekonstruēt to formu, kas bija. Tur jau no tiem maisiem, no tām 1000 lauskām kaut kā viņi savietotos. Tur savietojās, teiksim, tajā formā, jā, var apmēram saprast, vai tas ir no apakšdaļas, vai drusku augstāka, vidus. Un tad, zinot tā laika, kādas formas bija, tad to arī, teiksim, tā ieliek pa gabaliņam un to pārējo pieveido. Un tad arī lielākoties atstāja, kā tas arī ir, kaut kādu kopējo tonīti tikai un netika nekādi tādas kaut kādas smalkas krāsošanas vai kaut kas tāds. Te man arī ir viens no kaut kāda 17. gadsimta. Tie apmēram var redzēt, kā ir, kas ir saglabājies, kas nav. Ir kaut kādas, viņu taisa, taisa tādu, pirmkārt jau izpēta to formu, to zīmējumu,
un tad kaut kādu pamata, kaut kādu karkasiņu, kā apmēram var salīmējot tās daļas, kas tur ir. Šitā te krūze. Jā. Tas baltais tā ir rekonstruētā daļa. Jā. Kā tu viņu dabū? Viņu virpoli liek uz virpus? Nē. Kā tu viņu tad rokām izlipini visu? Jā, praktiski es ar rokām savu to formas izjūtu, jā, kaut kādu šablonu uzstājas, ja ir iespējams, teiksim, šitai daļai, ja šeit ir kaut kāda daļa vesela, tad jau var, bet principā, pat cik tas ir roku darbs, viņš nav tā kā porcelāns, ka noņem formu viens pret vienu, un tāpēc viss tā man darbošanās lielākoties ir kaut kādu tādu aptuvenu formu izveidot un pēc tam pieprecizēt. Tā kā mākslinieki. Un tad viņi jau uzreiz lipina sanāk klātām detaļām un tad veido vai kā? Uztais tādu karkas, iekšpusītes, kur viņi tā var nostādīt vismaz. Un tad no iekšpuses uztaisa kaut kādu plastu apmēram, jā, un to virspusīti atlej, un tad viņi arī piestrādā. Tur skatās, kādreiz no tās ārējās puses ir vieglāk kaut kādu formu noņemt, kādreiz otrādāk. Tur tā varēja, nav tā viena, ka tikai no vienas puses un ārpusē nepīd. Kas tas šitais ir par materiālu baltais? Ģipša polimērs, principā. Kādā veidā viņi te savienojās? Viņi lejot tā virsma tiek pārklāta ar līmi, tā drumstala, jā, un viņš principā savienojās ar to līmi. Tādā veidā viņš nostiprinās. Man vajadzēs dabūt nost šito balto, tad es... Tā jūs paņemsiet un novāksiet elementāri, paņems ar āmuru maziņu. Sadauzīsiet, cenšoties šitos gabalus nesadauzīt. Tad mums arī ļoti tāda arī tā interesanti, ko mēs cenšamies darīt, ka mēs cenšamies saglabāt iepriekšējo restaurāciju, ja tā var saukt, kā cilvēki ir tos traukus labojuši, jo tajā laikā jau nesvied ārā, nepirka jaunu, nemaz tā nevarēja dabūt, un tāpēc trauki tika dažādi laboti. Piemēram, šitā bļodiņa, viņai bija izurbti caurumiņi, tā var redzēt, un sasiet ar aukliņu. Un tā es arī restaurēju. Es, protams, salīmēju, bet vizuāli šit aukliņu sējums palika pēc, bet, lai viņas nestaigāt. Caurums. Jā. Tek cauri. Ārā viss. Bet tur varēja iebērt, piemēram, upas zirņus ārā kā. Zupa nelēja, protams. Tādā veidā. Bija vēl vienkārši ar cementu. No ārpuses aiztaisīts elementāri, pavisam vienkārši, un viņi varēja lietot. Bet tā lietošana tāda stipri nosacīta bija. Jums bija daudz šādu te priekšmetu, kur bija tā sasiets? Daudz nebija, bet bija. Un vēl bija tāda, kad savilkts ar metāla stiepli, ko es tā vienkārši pēc savas intuīcijas kādreiz atstāju, lai var redzēt. Un citreiz nē, jo bieži vien jau tās metāla stiepli bija korodējis, un tā kā tāda saglabājuma vairs nebija, tad bija jāliek jauna. Te man ir tāds mīļš priekšmetiņš, te ir atkal tāds savādāk, te jau ir notīrīts, un šeit ir šāda veida tie rokturīši. Virpoti. Un viens zudis, jā. Viens ir zudis, un viņai bija arī, teiksim, atlikusi masa tādām šķēpelēm, un arī tas pārējais nebija tik ļoti, kā saka, skaisti. Ir divi varianti. Te var noņemt formu no tā, kas ir, un pielāgot pie tās pamatnes, jo pilnīgi identiski nav tā pievienošana. Un ir tādi, kur var, teiksim, no ģipša jau izvirpot un pielāgot. Tāds ir rezultāts.
Un ko jūs darījāt ar to, kas tur ir atlicis nost? To es pielīmēju. Viņš, protams, drusciņ tā līme veido kaut kādu slānīti, jā, tas tā brīžam jādomā, ko darīt, vai tikai to līmīti tikai apkārt likt un nemaz vidū nelikt, jo tikko ir kaut kāds slānis, tā viņš uzreiz maina reljefu, un tas ir tā ļoti uzreiz problemātiski. Tā, tieši tādas, kad ir tās čembas nevis dziļumā, nu tā, bet virspusē liekams, jā, un atslāņojies. Ir ļoti daudz nostiprināšanas darba, kur vienkārši visur ir plaisas riņķi ap šitiem te laukumiņiem, jā, kur vienkārši pacietīgi uz visām pusēm jāsūcina kaut kādu līmvielu, kas no sākuma šķidrāk, pēc tam arvien biezāk, nu, kamēr var viņu piespiest. Kādas līmes jūs lietojat tajā keramikā? Principā es lielākoties tagad lietoju PVA līmi, tāpēc, ka viņi ir atgriezeniska, viņi tagad ir arī ūdens izturīga, un viņa nemaina māla to virsmu, teiksim, kaut kādas citas līmes. Viņas, ja piesūcina, viņam vairs neelpo tas māls, un viņš ir pilnīgi, nu, man liekas, kaut kā neīsti, bet Lietuvā joprojām viņi tā lieto. Un tas ir atkal cits novirziens, kas nāk no poļu puses. Un vispār tendence pēdējā laikā ir pēc iespējas mazāk iejaukties ar tādu kaut kādu. Bet to, ko tu esi pielicis, to var droši to ne. Tas viss ir atgriezenisks. Bet kā tad ir mainījusies tā tehnoloģija un materiāli? Nu, ienākot pasaulē un iespējām kaut ko pirkt nu, principā tas lielākais pēdējais, kas ir mainījies, ir, ka mēs strādājam ar augstām glazūrām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir tā kā metālam emālija, jā, viņam ir tāds efekts, bet viņš jaucās ar vaitspirtu un ir apstrādājams un tonējams vairākos slāņos. Un keramika tāda etnogrāfiskā viņa jau nav pilnīgi vienā tonī. Viņai visu laiku ir pārējais dažādi toņi, kā putinātām glazūrām. Līdz ar to arī tai tonēšanai ir jābūt līdzīgai. Par glazūrām. Tur bija tātad Latgales keramikai, etnogrāfiskai, kādā veidā tā glazūra tiek uznesta? Viņa tiek putināta. Kā tas ir putināts? Tas ir tā, ka mālu pārklāja ar kaut kādu saistvielu, piemēram, ar kaut kādu, teiksim, kurzemē bija asinis, bet tas bija tāds, nu, tā kā klīsteris apmēram tāds no augiem, un tad viņi bija lipīga tāda viela, saistviela, un tad viņam putināja caur sietiņu sausā veidā glazūru virsū. Kas tajā glazūrā ir iekšā? Silīcija dioksīds, stiklviela, plus krāsviela un kaut kāda arī plastifikātori drusciņi, kas viņu pataisa tādu. Tas viss no temperatūras arī atkarīgs, kādā temperatūrā viņi dedzināja. Un līdz ar to arī tā keramika ir tāda interesanta, jo viņa nav tā kā viendabīga, kā tagad tā ir strauks. Ja? Un viņa arī tagad nevar paņemt un vienveidīgi, teiksim, restaurēt, ja? Ka viņš tik stipri atšķirās, kad, principā ar to etnogrāfisko keramiku es esmu centusies, lai viņu, teiksim, skatīties uz to saglabāšanas pakāpi un apmēram to raksturu arī ielikt tajā restaurējamā daļā, lai viņš neatšķirās ar kaut kādu šausmīgu sterealitāti un kaut ko tādu. Un to brīdi, kurā apstāties un nedarīt vairāk neko, tas ir katra speciālista izšķiršanās. Cik tālu, ko darīt, vai nedarīt, vai kā. Bet manā uztverē tam traukam ir jābūt pa gabalu uztveramam, un, kad viņi paņem rokā, tad tomēr var redzēt. Tas cits materiāls, un to nevar tā noslēpt nekādi. Tā apmēram. Tad es esmu nodarbojusies arī ar krāsnes podiņiem,
ar formu. Šeit ir no Reiternama krāsnes, kur es taisīju formas. Un Ingrīda Žagata viņas praktiski atspieda. Bet tas bija tas laiks, kad sākās visas naudas maiņas un viss kaut kas. Un praktiski no tā projekta Čiks viens mums tika kā tiem veidotājiem, jo tas viss auga. Bet tas ir... Kā pilnīgi rekonstrukcija. Nu jā. Bija paraugi, es viņus veidoju lielākus, lai būtu pareizais izmērs. Rēķināju to sarukuma procentu. Jā, viņi bija jārēķina, jo citādi viņi nebūs tajos izmēros. Bet tur uz šīm te melnajām krāsnīm bieži tā glazūra ir tāda, tā kā lustra saucamā, tāda varavīkšņaini mirdzoša. Daudzkārt redzēt. Nē, tās ir tās brūnās glazūras, viņas ir tādas diezgan spīdīgas. Jā, bet no kā viņas ir tādas, tas ir daudz vairāk tā stikla tur būtu? Tas ir atkarīgs arī no tā toņa, no dzelzs oksīdi, ja viņi uzstājas tādu dzelzs tādu, bet es tā, teiksim, ar to dedzināšanu īpaši neesmu nodarbojusies, vairāk es nodarbojusies ar to formu atveidošanu, kuros var, tur ir daudz visādi detaļu, stūra podiņi un pušpodiņi un karnīzes un vegas un starpošana. Viss šitā te daudzumu, ko tu esi tur dzīvē aptaustījusi, restaurējusi, darījusi. Kas ir tas gandarījums kaut kāds arī droši vien tomēr tika gūts un kas tev tur ir tā kā mīļākais no tiem darbiem? Mīļākā man pilnīgi viennozīmīgi ir Kurzemes keramika. Tās ir manas saknes, tās es stāvu ar abām kājām uz zemes, un arī tā Kurzemes keramika ir tāda smagnējāka un tāda pilnīgi citādāka, kas jau veidojusies cumtas laikā. Viņa pilnīgi citādāk tā izcelšanās ir nekā Latgalē. Kas dod gandarījumu? Gandarījumu dod, ja izdodas kaut ko labi sataisīt, iztīrīt, kaut kas tāds, un ka viņš vairāk nebojājas un turpina to savu liecību nest, un ceru, ka vēl arī labu laiku nesīs. Jā, gandarījums ir labi paveikts darbs. Pavisam vienkārši. Ļoti labi. Līdz kuram gadam tad jūs darbojāties Brīvdabas muzejā? Līdz šā gada janvārim. Tad jūs esat Tad es kā pensionārs tiku palaists pensijā. Bija tajā laikā, kad tu strādāji arī tekstilu restaurātoru Maruta. Jā, bija. Muzejā. Jā, tagad ir Jā, tagad ir kaut kāda... Ir turpinātājs. Bet tev arī ar šo Marutu bija kontakti? Kā jūs tur Jā, man ar viņu bija ļoti normāli kontakti, un Maruta bija beigusi ķīmisko tīrīšanu kaut kādā Maskavas institūtā. Viņa tā kā pret tām tīrīšanas metodēm viņa bija tāds diezgan liels speciālists, un viņi arī mūsu muzejā, kad Maskava gribēja tās konservāciju tekstilu ieviest, viņi pretojās, lai to neizdara ar mūsu priekšmetiem, jo viņiem patika eksperimentēt uz citu priekšmetiem, ne uz saviem. Nav, tas labi. Tā kā tādā ziņā viņa bija vērtīgs kadrs, jo viņa teiksim, to pusi pārzināja diezgan labi. Viss aizgāja jau, protams, tagad pēdējos gados uz to, kad arvien mazāk iejaukties ar kaut kādu ķīmiju, sevišķi tekstīlī, dublē uz to audumu un visādi. Un tagad arī strādā brīnišķīga meitene, kas daļēji ir arī Marutas skolniece. Bet tu viņu pie Marutas pastrādāt? Pastrādāt viņa īsti nepagūva, bet viņa pirms tam bija bijusi tā pamācīties. Marutiņa mums diezgan ilgi nostrādāja, godīgi sakot, kamēr vien varēja. Kas vēl ir par cilvēkiem, kurus tu tā kā gribi? Kurus tu gribi atcerēties, kas tev ir kaut ko devuši, strādājot šajā nozarē?
Es gribu atcerēties savus kolēģus vēstures muzejā. Piemēram, Intu Tiltiņu, Lībieti, Janu, ar kurām mēs kopā braucām stažēties. Tiltiņu vēl tad nebija, viņa vairāk stiklinieks bija, bet ar Jānu mēs kopā braucām. Un mēs arī apmainījāmies tos savos secinājumos kaut kādos un savā pieredzē. Un bieži vien jau katrs kaut ko atklāja, kaut kādu sīkumu. Un mums nebija tāda sacensība, ka mēs nedrīkstam otram teikt vai slēpām to. Viņš tā diezgan normāli apmainījāmies ar šo informāciju. Jāna bija jaunāka, viņa vēl kaut kur pagūla aizbraukt brīvā Latvijā. Man jau uzskatīja, ka mana vairs nav vērts nekur sūtīt. Tad, ko tā vecs cilvēku vandīsies apkārt? Jā, ko vecs cilvēks vandīsies apkārt, un viņš jau tāpat visu zina, un priekš kam viņam vajag apmēram tā. Bet tā, teiksim, tajā procesā, jā, keramikas, man bija pilnīga brīvība, man neviens nediktēja, ko man jādara. Vienīgais diktāts bija, ka fiks un ātri vajag uztaisīt, jā, un kaut kādi tādi, ko nemaz tik fiks ātri nevarēja uztaisīt. Un stāstīja, ka tā ir briesmīgi liela vērtība, un nezinu kas, jā, un patiesībā jau tur tāds nemaz nebija. Bet vai jūs arī kādu apmācījāt? Jā, tā apmācīšana sākās jau pirms restaurācijas mūsu jauniem laikiem, kad sāka šīs statviedas dot, tad man iemeta tā kā tādu kaķēnu. Man bija jāvada semināri tiem, kam bija piešķirts tās statvietas muzejā, tā skaitā arī Gaismīgs armīte bija, un vēl no citiem muzejiem, bija arī no Ventspils muzeja. Un es biju tāda ļoti samulsusi, jo es pati nemaz tik daudz nezināju, un tad es centos vairāk stāstīt par materiālu, par viņu īpašībām, par formu, par tādām lietām. Un pamazām jau tā pieredze radās. Tas trakākais bija tas, kad es kaut ko izstāstu un prasu, vai kādam ir kaut kādi jautājumi, un auditorijā ir pilnīgs klusums. Jautājumu neir, jo jautājumi jau rodās tad, kad cilvēks strādā. Un tad tā tausties, ko teikt, ko neteikt, un ko tad tagad vispār, jo tas bija kaut kāds nedēļas pasākums, un tur nevarēja tā stundu parunāt, un ar to viss beidzās. Bet tas arī ielika pamatus mūsu restaurācijai, tajos novadpētniecības muzejos mazās pilsētās. Un tad jau tas viss aizgāja. Višķiņ citās sliedēs. Bet jums bija arī kāds māceklis, varbūt? Māceklis tādā piekomandētā veidā, kas pie manis visu laiku strādāt, man nebija. Bet pie manis sūtīja no Lietišķās skolas stažēties, kur viņš gribēja iepazīstināt ar to restaurācijas darbu, lai viņam kaut kāda cita tas novirziens parādās. Bet tā skola jau tad bija jau stipri digitalizēta un viss bija datorā projektēts un tam līdzīgi. Un, godīgi sakot, viņi pat īsti nemācēja virpot vai kaut ko tādu darīt. Un kad es pateicu, cik par tādu darbu maksā, tad pirmā reakcija bija, nē, mēs uz šejieni nenāksim. Jo visur citur varēja nopelnīt, ar to varēja nopelnīt labāk. Viņa aizgāja jau uz izdevniecībām, es nezinu, kaut ko maketēt, kaut ko darīt. Šīs lietas vispār ar restaurāciju ir vairāk saistītas ar cilvēku mīlestību pret tām vecām lietām. Viņš nav tik ekonomiski izdevīgas. Jā, bet ir jau jauni cilvēki, kur nāk un rada. Jā, ir jauni cilvēki. Nekas jau neapstājās. Viss jau turpinās. Tā kā mums bija tā viena meitene no vēstures muzeja, kad viņai vajadzēja, vai viņai patīk, vai kā viņa pilnīgi
uzsprāga, cik viņai ļoti patīk šī tieši restaurācija? Nu, praktiski man dzīvē iznāca bez tā, ka es esmu keramiķis, man iznāca otra profesija – restaurātors. Un tā jau vienu otru papildina principā. Man liekas, bet skaista profesija. Skaista profesija, jā. Es nekad neesmu nožēlojis, kaut gan es vienmēr esmu gribējis lauzusies ārā kaut ko uztaisīt keramikā. Braucu pie Vasiljevska puča laikā, kad tur nebija nekādas, viņam vispār nebija elektrības, principi pēc, un radio bija kaut kādu uz baterijām, un paziņo, ka Rīgā ir bruņu mašīnas, un Vasiljevsks man nelaida uz Rīgu, un kad kaut ko jau zināja, ka kaut kāds pēdējais autobus brauca, es teicu, nē, es tomēr braukšu uz mājām, un tad viņš sapirka man produktus, rupmaizi un kaut kādus konzervus, pirms palaida ceļā. Jo mēs nezinājām, kas notiek. Tas ir, viņš bija tur Latgalē, kā? Latgalē, Rezeknē, aiz Rezeknes. Aiz Rezeknes. Labi, tad varētu uz beigām tādu jautājumu, ko jūs novēlētu jaunajiem restauratoriem? Nu, novēlētu, lai vairāk viņus atbalsta, jo bieži vien tā mana darbība ir bijusi uz manu entuziasmu vairāk nekā ar kaut kādu atbalstu. Bet kādam tad ir jābūt tam restauratoram? Kādas ir tās īpašības, kas viņam būtu nepieciešams dzīvē? Nepieciešams dzīvē ir ļoti liela pacietība. Pirmkārt jau tādam nepacietīgam cilvēkam tā profesija nav piemērota, manuprāt, jo viss ir ļoti skrupulozi, viss ir ļoti smalki, forma veidojās nevis milimetros, bet milimetru daļās. Viņa liecās gan vienā virzienā, gan otrā. Ir jābūt jūtīgiem pirkstiem, lai tu to vari sajust, teiksim, attiecībā pret keramikas restaurāciju. Nu, jāmīl tas, ko dara, un jāmīl tie priekšmeti, ko tu darbojies. Vai tas nav tāds vienaldzīgs darbs manā uztverē? Tev tā bija? Nu, bija ar dažiem izņēmumiem, kad man bija jādara kaut kādi tādi ierīnas darbi, kur grūti pielikt mīlestību, kur vienkārši vajadzēja izdarīt, jā, bet tas viss pie lietas pieder. Man bija vienu laiku gribēja aizmukt no Brīvdabas muzeja, gribēja tikt pie tādiem skaistākiem priekšmetiem, it kā vērtīgākiem, bet nekur es neaizmuku. Tie skaisti gana priekšmeti. Priekš manis. Priekš Latvijas. Priekš Latvijas? Jā. Paldies par interesanto sarunu. Ņemiet par labu.